Esiet sveicināti TV4 un arī Sportcentrs.com skatītāji. Optimeta hokeja līgas trešā fināla sērijas spēle ir klāta. Jelgavā esam ieradušies, kur, protams, savā starpā tiksies Mogo RSU un Zemgales vienības. Būs jācīnās. Tā arī ir pirmais iemetiens ir uzvarēts Mogo komandai, un Kristaps Sotnieks ieraida Rīgas vidāku zonā. Uzvarēt arī spēks spēle no Rikarda Māreņa. Bērziņš attur Rīgu uz zilās līnijas. Sotnieks raida Rīgu iekšā zonā, bet ir aizturētā aizmugara iesidojas. Garšā noma šajā sezonā 21 punktus. Kļūdās šeit piespēlē Zemītis. Precīzi piespēle metiens un Ozols glābi komandu. Hokejs Streikīši. Metiens un tas ir bloķēts. Vēl viens metiens. Tad gan pats Lēnīgs pielboja Rīgstagam virzienu uz saviem vārtiem. Millers. Labi iespēja Milleram. Piespēle metiens pāri vārtiem Roķim. Nu, kas par iespēju Kristapam Roķim? Komanda pretspēlētāju skaisti. Tagad jau Ripa slīd uz vārtiem, metiens seko, bet tomēr Ripa lido garām vārtiem. Tā arī neizlēma, ko tālāk darīt, un Bērziņš vienkārši atbrīnoja viņu. Ziemiņš saņem spēka spēli no Ričarda Bernharda. Ločmēls tuv pie vārtiem, metiens garām vārtiem. Zabulsovs tālāk Gricinskim. Kapteiņa asistents piespēlē kapteinim Marenis. Labi izspēle Zabulsovs. Metiens vārti! 1-0! Un Patriks Zabulsovs uzreiz arī aizslido nosvit šos te gultos vārtus. Nu jāsaka, kurš gan cits? Kurš gan cits, ja ne Patriks Zabulsovs varēja ieslidot dziļumā no labas pozīcijas mest pa vārtiem. Un viņam jau trešie gultie vārti šajā fināla sērijā. Ātri pamest vārds ar laukumu. Tālu piespēle Bičevskim. Sarkanīs. Metiens un Ozols vārtos. Izdojas ārā jau tālāk no saviem vārtiem. Roķis. Iespēja Rajelam. Viņas met gaidā vārtiem. Izpildījuši arī metienu. Riplido garām vārtiem. Irgina Mastā arī tiek līdz patarim. 2-1 pretbrukums. Pārvērnēns. Metiens. Mešarks Ripa tomēr nenotver. Tur pat vārtu priekšā tā ir palikusi. Karas jau bija aizslīdējis aiz vārtiem. Atbūs gan Ripa atkal. Mogo Solostejs lielā ātrumā. Un Mastā Ripa atrodas Ozola cimdā. Lītols Seilim. Seļ piespēl līdz Zabulsovam tiek un Gricinskis jau ātrumā. Gricinskis met Ripu uz to gaisā, bet Mešarks to pirmais notver. Un Mārens arī iepriekšējā epizodē pēc vilpas arī nedaudz saķērās ar pretspēlētāju. Lēnieks tādu spēku dodās caur diviem Zemgales spēlētājiem. Biškina metiens un Ozols Ripu notver. Nu, vēl viena pārliecinoša epizode. Jelgavnieku vārtu vīra, tālāk arī Asum. Vārtu priekšā. Plēv hokejs tas ir, un šeit mēs tiešām ļoti labi to redzam un izbaudām Jelgavas atskalē. Pārvērnēns tuvāk pie vārtiem. Apsto vārtus uzreiz arī uz vārtu priekšu, bet Mešarks vēlētos pārliecināt. Nu, momenti ir. Somiem ir iespējas katrā spēlē. Pārvērnēnam ir bijušas iespējas gūt vārtus, bet tie momenti netiek izmantot. Mēģina dzēst ugunsgrāku un arī doties uz priekšu. Nomainās Zemgalē abi aizsargi. Tiek pie Ripas Millers. Metiens. Tomēr vārti netiek gūti. Tāds jau redzam, ka arī tās ir veikti. Zemītis kopā ar Mēju un Sarkanu spēlē. Zabulsovs. Alsāja Ripa Gricinskim. Metiens vārti! 2-0! Līderi dara to, kas līderiem ir jādara. Pirmā maiņa gūstu vēl viens vārds un Zemgale dubulto savu pārsvaru. Gārties Gricinskis. Precīzs metiens arī viņa kontā. 10,5 minūtes ir atlikuši ko spēlēt līdz pamatlaika noslēgumam. Arī tiek Lipiņš zonā. Sēlis. Neprecīzi nospēlē. Metiens vārti! Mogo atgūst vienus vārtus. Elvis Želobovskis Latvijas čempionāta vēsturē rezultatīvākais spēlētājs. Arī labākais vārtu guvējs vēsturē tieši viņš. Atspēlēja vienu Ripu, viņam otrie gūtie vārti šajā sērijā. Pirmos guva ar metienu tukšos vārtos. Ansons stingri turās pie Ripas. Sēlis.
Atstāja partneri. Tur mēģina nonest galveno tiesnesi. Un Zabusovs. Skaists piespēle Marinim. Marinis un vārti! 3-1! Lūk, vārti arī Rihardam Marinim iemet pilnīgi vīci. Zemgals pirmā virknējuma uzbrucēja. Vispirms Zabusovs, tālāk Ricīnskis un tagad pēc Zabusova piespēles iemet arī Rihards Marins, komandas kapteinis. Šis mačs noslēdzies. Pirmo uzvaru finālsērijā izcīna Zemgala LBTU vienība 3-1. Spēlē panākums.